Tā, puiši un meitenes, labu vakaru visiem. Nu, redziet, sāku apdrukāt kreklus. Un šeit ir tumši zila, ļoti tumši zila, gandrīz kā melna. Tēkrekls, jā. Nu, redziet, kur ir drukātavā palika latviskā maika ar latviešu uzrakstiem. To es kādu dienu, kad saņemšu, tad jums, kādu dienu, jā, kad saņemšu, tad arī parādīšu video, jā. Lūk, angliski mums ir, kas ir repent or perish. Tad nožēlojiet, jeb redz angliski var pateikt tik vienkārši, jā. Latviski jāpaskaidro garāk, kas ir repent, ir nožēlot, atgriezties no grēkiem, tad, kas ir Kristū, tie sapratīs, jā, tad repent nozīmē, piedzimt no augšienes, tas viss tajā iekšā procesā. Viens angļu vārds repent, latviski redz atgriezies no grēkiem, piedzimst no augšienes, pārstāja grēkot, blā, blā. Or perish, tas ir tātad vai, ja tu neizdarīsi to pirmo lietu, tad perish, tu tiksi sodīts, notiesāts un, kā mēs pēc Bībeles redzam, iemests cellē un vēlāk tiesas dienā uguns jūrā mūžīgā. Ja? Tātad šeit es esmu priekš kādiem cilvēkiem, kas nesaprot latviski un krieviski, tad mugurpusē man būs šāds. Apgriezīsim otrādi. Un otrādi mums ir rekā, puiši meitenes. Un šitā ir sejas puse, un sejas pusē man ir šitāds. Your sin will kill you. Your sin will kill you. Tātad sakārtosim, šāds krekliņš man būs priekšpusē, kad es ar kādu varēšu satikties, kas nerunā latviski un nerunā krieviski, lai viņš saprot. Un te ir rakstīts, tavs grēks nogalinās tevi. Ar to mēs tad saprotam, kad, ja tu turpināsi grēkot un dzīvosi grēkā un paliksi un grēkosi, tad will kill you, tas ir, apgalvojuma formā, kad tu tiešām tiksi nogalināts, šis grēks tevi nogalinās un nogalināšana, mēs saprotam, ka tas būs, kad cilvēks pēc nomiršanas tajā brīdī, ka viņš mirst, jauns, vecs, vienalga, nav nācis pie Kristus, nav noticis, kas krekliņam bija otrā pusē rakstīts, jā, repent and believe. Lūk. Jā, un te mēs skaidri redzam, ka kāds man kaut kur nāks pretī un sāksies kāda runa vai saruna, tad jau cilvēkam jau būs skaidrs signāls, ka viņš tiks uzrunāts ar šo, un tad jau varēs uzsākt kaut kādu stāstīšanu viņam tālāk par grēku, taisnību un tiesu, kā mēs sakam, ja? Lūk, puiši un meitenes, tā kā šāds man ir jaunums, un pēc pāris dienām būs arī latviskā versija, tad padalīšos, tur būs vēl interesantāki uzraksti.